Šodien uz diagnostiku Audi. Viņš jau ir bijis pie manis, bet sākoties siltiem laikam ir problēma. Mums ir viss nogriezts pa nulēm, ieslēgts pat kondicionieris, bet iekšā mums pūš karsto gaisu. Un viss mēģināšu pieslēgt diagnostiku un skatīties, kas te notiekās. Ir nomainītas kaut kādas detaļas, kaut kāda vārsti, bet pagaidām nezinu, jā. Skatīšos pirmais diagnostiku un tad jau redzēsim. Tātad mums skenējās visi bloki patreiz. Tā, kondiškam jau ir viena kļūda. Dzinējs ABS kārba mums ir zaļš. Tas ir labi. Skatīsimies, kas mums tur pa pārējiem blokiem te notiekās. Tā. Launch Audi skenē labi. Tad gatewayā mums viena kļūda, kondiškam viena. Tā, skatāmies, kas mums te ir, jā. Lūk, klimats, cirkulācijas, sūknis, уже охладающий жидкости, jā. Lampas, viņai lampas ir izņemtas ārā, tad problēma nav. Mēdīja, diagnostiska, tā, paneļu upravlение. Nav signāla. Tātad cirkulācijas sūknis tā varētu arī būt. Jo mums mašīnā iedeva līdzi šādu te kastīti. Tā, kur no viņa mums te taisās vaļā. Tā, tad ir samainīta šāda te detaļa. Uzlikta no citas mašīnas lietota. Ka pataustīju ar roku, abas trubas ir karstas, bet blakus viņam nāk lūk cirkulācijas sūknis. Es domāju, ka tas mums ir kirdikt. Ko? Tā esam iegājuši dzīvajos datos un redzam, ka mums arī kondiška nestrādā. Spiediens ir 6 bāri, 5,8. Tur mums viss ir pa augsto. Tur nekas nenotiekās. Tā kā te nebūs tikai vārsts, te būs arī kaut kas cits. Tā, dzīvojos datos redzam, ka mums cirkulācijas sūknis V50 ir izslēgts un nav nekādas reakcijas. Es te varu grozīt temperatūras, mīnusos, visu kaut kur, un arī klapani, vārsti, kreisais, labais, vispār nulle emocija. Vai te būs kaut kāds elektroniskas problēmas? Kaut kas jau te būs. Šķirstam tālāk, skatāmies, kas te notiekās. Temperatūra jau plus 40. Jā. Tā, cirkulācijas sūknis. Dators viņu redz. Tā kā mēs nogriežam 0 grādi, mums parādās, kad ir izslēgts. Uzgriežam vadītāja pusē maksimālo temperatūru, ja? Tad uzgriežam maksimālo. Mums ieslēdzās sūknis un ieslēdzās vārsts, ja? 99% atverās. Labais ir ciet, tagad pagriežam labo pusi vaļā.
Vārsts mums nostrādā pa 99,71%. Ja. Sūknis iestrādājas mums dzen karsto gaisu. Ja. Tā. Jā, karstais gaiss mums tagad nāk iekšā. Nogriežam kreiso pusi lejā. Vārsts it kā aizverās. Aizveram arī labo pusi. Vārsts aizverās. Un sūknis izslēdzās. Un mums vajadzētu tagad nākt vēsajam gaisam. Bet vajadzēja ieslēgties kondicionieru kompresoram un celties spiedienam. Izskatās, ka mums ir problēmas vai no kompresora, vai ar šo te regulācijas vārstu. Jo tas saucamais freons mums iekšā ir 6,4 bāri. Bet nekas mums nenotiekās. Nu ko, mēģināsim tikt skaidrībā. Mainām vārstu. Visi testi izrādījās tur normāli, bet izskatās, tā kā izslēdz pilnīgi augstu gaisu ieslēdz, jā, tāda vārsti noslēdzās un strādā arī bišķi vēsums nāk iekšā. Saimniece bija nomainījuši šo te vārstu jau pret lietotu šrota. Var redzēt, te jau aizkrāsots ir cieti, ja, lai neviens vaļā nejauc, vaļā es viņu te nejaukšu. Bet papētot šos te interneta dzīves, sapratu, ka problēmas ir šajos te vārstiņos, jo viņos iekšā ir antifrīz, ja, kur tecinam. Jo tur iet cauri un tiek iekšā antifrīz. Un viņš tomēr strādāja tos 10 vai 15, 20 gadus, no tā lietotā nav jēgas. Parādīšu tūlīt, teiksim, tā mēģināšu nostabilizēt kameru, uzvilksim tā palielināti. Tātad lūk, ko mēs te uz šī te virzuļa redzam. Tātad rūsa, un tur jau ir tādas skrāpējumi, ja, un šo uz vienu pusi, ja. Tātad pilns antifrīzes tiek klāt, smiltis, un ko viņš dara, viņš jau mums šeit iekšā ielieku. Ja. Es jau pirkstiem jūtu, ka viņš jau pa metālu, un saucamais impulsa platuma modulācijas signāls vienkārši viņu nespēja noturēt, viņš notīlē, vai nu viņš aiztaisās ciet, vai paliek pilnīgi vaļā, jā. Es uzskatu, ka te nav jēgas lietotus meklēt, jo viņi visi būs šādi. Nu, ja šito te detaļu vēl varētu nopulēt, tad šeit to buksītas vietu un šeit iekšā sēžu adatai, neko mēs tur neiztaisīsim. Gaidām jaunu vārstu, liekam virsū. Samainām elektromagnētisko vārstu, kas atbild pa siltumu. Apmēram 21 grādus. Žēl, man nav termometra. Bet nu skatīsimies tūlītās. Tātad, nu jau jaucās kopā gaiss, jā. Praktiski vajadzētu visiem parametram, vajadzētu kaut kur iedevu 21 grāds, vajadzētu parādīties pēc kāda laiciņa, ja? Tātad spiediens mums kondicionieris strādā, iztvaicētājā +3, vārsti strādā 37% grādi, ja? Tātad latdegens mums ir 72, un temperatūra mums pamazām krītās. Jā, nu viss it kā normāli, siltais ar vēso jaucās kopā. Pārslēgšu termokameru. Tagad uzregulēju apmēram +18, abām pusēm automātiskajā režīmā, ja. No rokas jūtu, ka nāk, ir forši. Pēc datiem arī redzu, ja, ka lūkās man ir 16, iztvaicētājs +9, kondicionieris ar 11 bāriem strādā. Viss notiekās. Vārsti 16 grādi laiž iekšā. Es domāju, ka dosim klientam testēt. Nu, ja vajadzēs freonu papildināt, te jau kas tajā laikā jutīs. Uzskatu, ka šāda tipa vārstus nav jēgas lietot slikti, jo saimniece bija uzlikusi jau lietotu, dienu pabrauc un viss. Jo viņiem iekšā tomēr ir
viņi strādā ilgu laiku, tās virsmas ir sadilušas, un viņš tomēr ķīlē nost. Tā labāk uzliec, nezinu, pa 2 gadiem vienu aftermarketu.